Šis viedtālrunis ir pēdējo gadu firmas vislabāk izstrādātais Android telefons, kura tehniskie parametri ļauj tam lepni stāvēt blakus arī citu kompāniju flagmaņiem. Mani sauc Santana, un šajā video apskatā es pastāstīšu par šī brīža vienu no iespaidīgākajiem viedtālruņiem – LG 4X HD. Kā jau ierasts, sākšu ar telefonu vizuālo noformējumu. LG dizaineri izlēmuši šo viedtālruni veidot ļoti klasiskā noformējumā, iekļaujot daudz sīkus un pievilcīgus elementus, taču bez īpaši izceltām detaļām. Kā jau ierasts, te jau visu telefonu priekšējo daļu aizņem ekrāns, zem tā pavisam neliela josliņa atvēlēta telefona izvēles vadības pogām. Virs ekrāna atrodas LG logo, skaidruņa sietiņš un priekšējā kameras acis. Telefona malas apjauš divas spīdīgas josliņas, starp kurām telefona sānos ir spīdīgs reliefots plasmasas celiņš. Telefona kreisajā pusē pavisam neuzkrītoši no tā izceļas tādā pašā reliefu zīmējumā noformēta skaļuma regulēšanas poga. Telefona apakšā ļoti neuzkrītoši ieslēpta starp spīdīgajām joslām atrodas USB pieslēgvieta, ko izmanto telefona uzlādē un savienošanai ar datoru. Augšējā daļā novietot telefona ieslēgšanas un bloķēšanas pogu, kā arī pieslēgvieta austiņām. LG 4X HD aizmugurējā daļa noformēta tikpat neuzkrītošā stilā. Aizmugurējo vāciņu klāj strīpains reliefs, kam gan nav tik izteiktas pretslīdēšanas īpašības kā citiem telefonu modeļiem. Toties dēļ strīpu nevienmērīgā izmēra, tas izskatās mazāk viendabīgs. Aizmugurējās daļas augšējā stūrī novietota kameras acis, blakus tā ir LED gaismeklis, pavisam nedaudz zemnāk redzams LG logo. Apakšējā stūrī redzams skaidruņa sietiņš. Pirmo patieso wow efektu sagādā LG 4X HD ekrāns. Šis viedtālrunis ir apgādāts ar True HD IPS LCD tehnoloģijas ekrānu, kas attēlu demonstrē 720 x 1280 punktu izšķirtspējā. Tas nav slikts rādītājs 4,7 colu izmēra ekrānam. Tiesa ciparu un tehnoloģiju nosaukumu nespēja ne tuvu ilustrēt dzīvīgo un skaisto attēlu, kāds baudāms LG 4X HD ekrānā skatoties video. Dzīvīgas un skaistas krāsas savienojumā ar perfektu attēlu asumu rada vēlmi turpināt skatīties šajā ekrānā stundām ilgi. Nedaudz neierasti ir automātiskās ekrāna gaišuma regulēšanas funkcijas realizācija. Atšķirībā no pierastajiem risinājumiem, kad ekrāns automātiski pielāgojas gan saules stariem, gan arī nakts melnumam, LG ir izstrādājuši savdabīgu aptuvenā gaišuma sistēmu. Telefona paziņojuma joslā var ļoti ērti ieslēgt kādu no 3 pamatgaišuma režīmiem, kuriem tiks veikta automātiskā pielāgošana. Vai šāds gaišuma regulēšanas risinājums ir ērtākais ikdienas lietošanai? Atbilde nav viennozīmīga. Ja es pieredzu, ka telefons ekrāna gaišumu vienmēr uzstāda pats, tad to var uzskatīt par trūkumu. Taču, ja vēlies visām situācijām piemērotāko ekrāna gaišumu, tad šāds risinājums ir ļoti ērts. LG ir arī uzklausījuši populāro viedtālruņu lietotāju sūdzību, kas skan šādi: viedtālruņu skārienjūtīgo pogu apgaismojums izdziest pārāk ātri. Un 4X HD lietotājiem ir iespēja pašiem izvēlēties, cik sekundes pēc pēdējā pieskāriena pogām izdziest to apgaismojumus. Mums visvērtākais šķita uzstādīt pogu apgaismojumu izcišanu reizē ar ekrāna apgaismojumu. LG 4X HD viennozīmīgi spēj konkurēt ar citu ražotāju flagmaņiem. Ja meklē viedtālruni ar iespējīgu ekrānu un veiktspēju, LG 4X HD viennozīmīgi būs tava izvēle.